Jā, sveiciens visiem. Padodam ziņu par skaņu. Sagaidam Silviju. Šodien būs ļoti vajadzīga un vērtīga saruna. Varēsiet uzdot arī jautājumus. Tā, Silvija. Čau! Čau! Aizgāja, super! Čau, Artur! Laba zīme! Laba zīme! Reizēm tās vērtīgās īpašās sarunas nevienmēr ar pirmo pogu notiek. Jā, nereti ir arī tās tehniskās problēmas, ka vai nu grūti pievienoties, vai arī rāda tur vienam melnu ekrānu, vai viens otru neredz. Tad ir grūtāk, bet jā, mums šoreiz laikam viss labi tehniski, jā? Jā, sveiciens visiem! Saruna šodien ar Silviju. Silvija ir ļoti īpašs cilvēks. Mēs jau gadiem paralēli darām katrs savas lietas. Un es par orgāniem, Silvija par degvielu orgānos, un īstenībā kopā mēs par cilvēka veselību, veselumu, par dabisko, par atgriešanos atpakaļ. Man bija tāds salīdzinājums, kad Silvija glāba latviešiem kājstarpes. Pēc tam pieminēšu, kāpēc es tā esmu teicis. Tur ir dziļa doma aiz šīs dzimuma veselības, jā, un tāpēc, jā, Silvija, pastāst nedaudz par sevi. Jā, paldies, Artur, par aicinājumu uz sarunu. Šī nav pirmā mūsu saruna, arī šādā formātā. Mums ir bijušas sarunas slēgtās grupās taviem sekotājiem, bet ir arī, manuprāt, viena vai divas Instagramā. Un, kā es domāju, ka daļa sekotāju tavējie varbūt mani zina, bet tiem, kuri nezina, tātad esmu Silvija Ābele. Un šobrīd šajā dzīves posmā strādāju kā uztura speciāliste ar tādu specializāciju low-carb uzturā, ja precīzāk GAPS uzturā. Un jā, tā kā par savu misiju uzskatu šo ļoti vērtīgo informāciju no GAPS autores Natašas Campbell-McBride nodot tālāk cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā un kas lasa latviešu valodā. Tādā veidā ir jau iztulkotas veselas 3 šīs autoras grāmatas. Un baloniņi vēl no beidzamās atvēršanas vēl nav pavisam izpūtušies. Tie man tepat pa grīdu vēl atgādina par foršu notikumu, par šīs grāmatas iznākšanu, veģetārismu, kur autori skaidro, kā tad būtu jā vai nē. Un šī gada aprīlī dienas gaismu ieraudzīja grāmata par sirds veselību. Un 2 gadu atpakaļ, tā kā pirmo iztulkojām šo te GAPS pamatu literatūru, GAPS pirmo grāmatu. Un jā, tātad cilvēkiem informācija latviski pieejama, atliek tikai darīt. Un līdz ar šīs GAPS grāmatas iznākšanu, tātad es uzskatīju par savu misiju arī ne tikai caur šīm grāmatām nodot informāciju, bet arī palīdzēt praktiski cilvēkiem to GAPS ieviest uzturā ikdienā. Un tad es sāku šīs te grupas. Tur viņš arī Covid palīdzēja, tā teikt, attālināto darbu uzsākt. Un jā, tā tad ir jau man 5 3 mēnešu apmācību grupas. Šobrīd 5. iet uz nobeigumu, šodien svinēsim izlaidumu. Un nu pat tūlītās sāksim arī drīz introgaps izaicinājumu kārtējo, tātad tā būs 12. grupa. Tātad šo grupu numuri, cipari apliecina, ka cilvēkiem šāds atbalsts ir noderīgs.
un kamēr tas būs noderīgs, tikmēr es darbošos. Jā. Tātad, jā, uzturs un, protams, veselība, jo uzturs un gremošanas trakts, un varbūt tā ir tā mūsu kopīgā interese un darba joma, es uzskatu, ka gremošanas trakts, kuņģa zānu trakts veido pamatu mūsu veselībai. Un uzturs, protams, ir tā degviela, kā tu saki, ne tikai degviela, bet arī resurss, no kā mūsu ķermenis veidojas. Nu, tā īsumā. Super, paldies. Jā, Natašu Kempelu es zināju, pirms tevis zināju, es viņu biju klausījies, lasījis, un īstenībā viņa manī izvilka ārā no dieva meklējumiem, caur to, ka, ja cilvēks ēdīs gaļu, taukus un zīvi, jā, tad viņš dieviņu neskatīs, bija man tāds laiks dzīvē, un tad, principā, ieraudzīju viņā šo dabas aspektu, kā viņa šo visu stāsta, un īstenībā ar pamatojumiem. Un, jā, īstenībā man tas, es šodien ierakstīju storijā, ja, kad mēs īstenībā jau ļoti sen, 10 gadu dzirdam, neēd olas, neēd gaļu, neēd sarkano gaļu, bīstami, uztraucieties, ja gaļu, tad vistu, tad liesu, jā, un tad man tas pirmais jautājums tev, jo šo video, kāpēc man gribās, lai viņš īstenībā manā profilā, jo daudziem ir šīs diezgan stiprs uzskats par to, kuru pusi, un lai man viņš vienmēr paliek kā tāds informācijas avots, kuru cilvēkam es iedot noklausīties, un tas jautājums ir, kur mēs sajukām, apjukām, it kā attīstīta civilizācija, it kā gudri ģēniji, meklējam veidus, kā cilvēkam, teikt tā, meklējam medikamentus, ķīmijas, kā ārstēt, bet neesam sapratuši, no kurienes vispār viss nāk, jā, tā kā no otra gala. Un varbūt tu arī pakomentēt, kur tad mēs sajukām, apjukām un kāpēc šobrīd ir, nezinu, 30 dažādas diētas, bet cilvēks, es vienmēr saku, tīrā ķermenī cilvēks nevar vairs sev samelot to, kas viņam ir jāēd. Ja, no otras puses, viens, ka mēs sākam ēst dabisko uzturu un mācamies, otrs es pamanīju, ja mēs atejam atpakaļ pie dabas, mums ir skaidrs 100%, turpat nav vietas šaubām grāmatai. Jā, tāpēc ir svarīgi no visām pusēm šo, jo arī cilvēki bieži vien nemēģina neko sākt, kamēr nav iedots prātam barība, ja, kur īstenībā mēs izšķīdinām šīs bailes, lai gan tad, kad cilvēkam nāk dabas informācija, dabiskā ķermenis saka, jā, tur ideoloģija var nostāties pa priekšu kaut kur, bet, kad cilvēkam ir saikne ar zemi, es vienmēr saku, ka vieglākie cilvēki ir lauku cilvēki, jo viņi nav tik tālu aizgājuši vēl no visa. Jā. Jā, zini, kā Artur, šis ir tik plašs un temats. Es, jāsaka, esmu aizņēmusies, manuprāt, no tevis šo jautājumu vai šo frāzi, kā darītu daba. Ja? Tad, kad cilvēkiem ir nesapratne, informācijas pārbagātībā, tad, jā, šis ir tāds kontrola jautājums, kā darītu daba. Un to ir vērts pajautāt arī attiecībā uz ēdienu un arī attiecībā uz tad, kad mums ir slikti, tad, kad atnāk tie simptomi un slimības, un es brīžam ieslētu ziņas, radio, paklausos fonā, un jau kuro dienu es dzirdu tādā masu mēdīju informācijas telpā, it kā jau labas iniciatīvas no veselības ministrijas, veidosim fondu, slimību fondu, vēža fondu tagad veidosim, tad tur skalda matus vai diskutē par atmaksājumajām zālēm, kurš varēs iepirkt, kurš nevarēs iepirkt, kā lētāk dabūt cilvēkiem. Tā kā doma ir laba, lai cilvēkiem ir pieejamākas zāles, bet kāpēc es nedzirdu tajās pašās ziņās vai tādā, cilvēkiem plaši pieejamā informācijas laukā, bet bāc, kāpēc uzsvars ir uz zālēm, kāpēc uzsvars nav par uzturu? Un es domāju, mēs varētu ilgi un emocionāli runāt par to, kā tiek baroti mums bērnu dārzos bērni un skolās skolnieki un slimnīcās slimnieki un pansionātos mūsu seniori. Un es nesen biju bišku atkāpīta no tava jautājuma uz televīziju. Man bija pirmā pieredze filmēties TV3 raidījumā Zilonas studijā. Un ļoti aktuāla tēma, vai ne? Jo raidījums jau runā par bariatriskajām operācijām, un izrādās, ka tagad ir no Eiropas Savienības iedota naudiņa, lai valsts varētu 250 cilvēkiem gadā palīdzēt finansēt kuņģa samazināšanas operācijas. Un es domāju,
Pats pozitīvi bija tas, ka mani tur ielūdza uzklausīt manu viedokli, kas, protams, ir nedaudz varbūt atšķirīgs no to ķirurga viedokļa, kas operē, ka šīs operācijas veids, bet īstenībā ķirurgs, kas bija studijā, bija ļoti inteliģents, ļoti zinošs, ļoti, protams, pieredzējis. Un jau aizkadrā es viņām, tā kā man nebija iespēja, kamēr filmēju, pajautāt šo jautājumu, bet aizkadrā tā kā pakomentēju, ja mēs šo naudu, kura tagad dod valsts šiem cilvēkiem apmaksāt bariatriskās operācijas, kaut daļu šīs naudas investētu uztura ieteikumu sakārtošanai valstī, mums nevajadzētu pēc tam tās ķirurģiskās manipulācijas kuņģa samazināšanas veikt, un mums nevajadzētu pēc tam pētījumos tērēt naudu, es teikšu, bezjēdzīgi, sverot un mērot bērnus 3. klasē, 1. klasē un šausmināties lielākais svars. Un tagad pat veselības ministrija izstrādājusi cīņu, ir plāns cīņai ar lieko svaru. Es domāju, bet tad mēs paši radām problēmu un pēc tam paši viņu plaukstiņa sitot risinām. Un es tam ķirurgam saku, jā, varbūt, ka tā nauda, kas aiziet jums būtībā jūsu darba atbalstam šo cilvēku operāciju finansēšanai, ja mēs to kaut daļu izmantotu uzturā vadlīniju sakārtošanai valstī, mazinot tā 6 graudu porcijas, tad varbūt nebūs tās operācijas daudz jāveic. Un viņš man ļoti forši atbildēja, pirmkārt, ka tā ir Eiropas nauda, tātad Latvija ar to nevar darīt pati, ko vēlās. Otrkārt, viņš saka, mēs jau paši izrādījām iniciatīvu, tie ķirurgi, vai kas viņam tur tā asociācija, vai kas viņam tur ir. Viņš saka, mēs nesagaidījām uztura speciālistu interesi par šo. Un tad es atsēdos kā ar augstu ūdeni apliet, jo es arī esmu uztura speciāliste. Un es pat nezināju, ka kaut kur var pieteikties kaut kādiem finansēm, ja man tam nav laika ikdienā, jo strādāju ar to cilvēku. Un jā, tā kā uztur speciālistu, kā lai saka, kopīga apvienošanās un radīt, nezinu, darba grupu, kas strādātu, lai šīs vadlīnijas valstīs tā kā mainītu. Tas ir tik liels un tik smagnējs ceļš, un es varbūt esmu viena no retajiem uztur speciālistiem, kas runā nedaudz pretī šīm, joprojām mūsu valstī vadošajām ar MK noteikumiem apzīmogotajām šīm uztura vadlīnijām. Un tā kā mēs mēs pieaugušie barojam tos bērnus absolūti nepareizi ar putrām, saldinātiem ķīseļiem, tējām no rīt līdz vakaram, tais, piemēram, bērndārzos, un tad brīnamies, ka bērniem ir UDHS un bērnus nevaram savākt. Un jā, es vakar arī minēju sarunā ar Baibu Bieļu, kas ir šīs veģetārismu grāmatas tulkotāja. Es redzēju, Baiba arī brīdi skatījās, kad jā, lauku skoliņā direktorai, man bija saruna ar direktoru, viņa saka, mums ir 10% bērnu ar UDHS un ar autismu. Un joprojām viņam tiek baroti, tas, kas tiek barots tajā skolā. Un tad mēs vāksim ziedojumus un cīnīsimies ar sekām, kur, tas ir izcinājums patiesībā, manuprāt, ir ļoti vienkārši, vajadzīga tikai labā griba vai tā kritiskā masa, vai tie ir vecāki, vai jā, es nezinu, tas ir tik liels un tik magnēts. Tad mazu komentāru ielikšu no sevis. Man bija laiks, ka man šķita, kad esošā māja uz pamatiem uzbūvēta sistēma, ka viņu vajag mainīt, ka viņi ir jāmaina, ka viņi ir maināmi, viņi nav maināmi. Jā. Jo pamatus jau neviens nenomainīs. Mēs varam nojaukt virsbūves un mēģināt īstenībā tērēt savu laiku, dzīves, enerģiju, resursus kaut kam, kurš nav maināms vispār. Tas nozīmē īstenībā, tu dari zini ko, un mēs daudzi, mēs būvējam paralēlu sistēmu, paralēlu domāšanu, paralēlu attieksmi, paralēlas terapijas, kas būs vajadzīgas, kad izaugs pamatus. Tā kā nojauks pamatus un nebūs vairs nekā, jo Silvija, es ļoti vienkārši atliek vienā dienā nesamaksāt visiem tiem speciālistiem algu mēnesī. Nebūs neviena speciālista vairs, jo nebūs neviena. Un tad jautājums vismaz ir, kas ir vietā. Es nezinu, par kādu laiku mēs runājam, par kādu periodu, bet principā, man kas tirpņas iet cauri, mums ir jāpakusējās un nevis ar to, kā kaut ko izmainīt esošajā, jo tur nevar izmainīt. Viņi jau minēja Eiropas nauda, fondi, un kas vēl zina, kas aiz tā stāv. Jā? Es parasti roku vēl tur, man interesē vēl tie neredzamie draudziņi, kas šo visu ietekmē, bet principā būvējot savu māju, savas grupas, ir jau kaut kas fundamentāli vērtīgs, stabils, kurš katrā brīdī var kļūt par fundamentu. Jā. Ja būs iespēja.
To cīņu, kā lai saka, ar sistēmu, es jau vienu reizi piedzīvoju, un es iztērēju toreiz gan arī gadu savas enerģijas. Es dabūju 2 reizes vizīti pie veselības ministra, ne vairāk, ne mazāk, un tā kā sapratu, ka es varu visu atlikušo dzīvi mēģināt ar to sistēmu cīnīties, un es vienā brīdī sapratu, ka tas ir neliederīga laika izmantošana, un sāku domāt, kā es varu pats par sevi parūpēties, lai es varu strādāt ar cilvēkiem Latvijā. Un tagad, kamēr tu runā, es iedomājos, ka tās sliedes, pa kurām brauc tas, ierastās sliedes, pa kurām brauc tas smagsvara vilciens, tā kā mēs ar kailām krūtīm varam skriet viņam pretī, cenšoties apstādināt, bet tas nav iespējams. Tāpēc, kā tu saki, mēs varam būvēt paralēlās sliedes blakus, lēnām, bet tā neatlaidīgi, lai cilvēkiem, kas varbūt pārstāja gribēt tajā smagsvara vilcienā uz priekšu traukties, jo tur priekšā ir ar šīm vadlīnijām, barojot sevi un bērnus, priekšā ir slimības, aptaukošanās, prediabēta un viss pilna buķete problēmām. Cilvēki, kuri paši izvēlās izkāpt no šī vilciena, un viņiem tiek piedāvāta iespēja dzīvot un arī ēst un mācīties citādāk un palīdzēt sev un saviem bērniem. Silvija, mums tevi vajag dzīvu. Mums tevi vajag dzīvu, mentāli veselu, spēcīgu, un vajag to, lai tu un arī pārējie, kas ir apkārt, ir pieejama brīva izvēle. Un redzi, šī izvēle, brīvā izvēle, viņa ir ļoti svarīga. Un ir svarīgi arī aizrīties, saslimt, gandrīz nomirt, mocīties sāpēs, agonijā, lai sāktu nedaudz domāt, jo tas, kurš no tāda stāvokļa, tāds iznāk ārā ļoti ātri, jo viņam sāp. Bet, kā es saku, brucināt māju, kurā daudz neredz plaisas pat, lai gan viņai saplaisājusi sen jau, ir muļķīgi teikt, ka tā māja tūlīt sabruks. Jā, es tā kā redzu to īstenībā, to vietu, to pretstatu likumu šajā realitātē viņš vienmēr būs. Lai ko mēs darītu, mēs varam nodzēst vienu ugunskura, uzreiz būs otrs citā vietā. Mums šķiet, ka mēs kaut ko nodzēsām, bet tie pretstati viņi dzīvos, jā, un mēs tikai spēlējamies pa tām pusēm, un beigās mēs zinām, mēs neejam ne pa labi, ne pa kreisi, mēs ejam pa savu ceļu. Un tas savs ceļš īstenībā viņš ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Jā, klausies, jautājums. Sākam pa taisnam, man baigi svarīgi. Kā varam, vai no holesterīna un taukiem vispār jābaidās? Un kāpēc nav jābaidās? Varbūt tāds mazs ieskats, jo tas ir tas, kur cilvēki, man tētis arī, viņš šobrīd nelieto nevienus medikamentus, viņš ir nokāpis no asinsspiediena zālēm, statīnu nav, jauns puika. Jā, un man nācās 2 gadus viņam pārliecināt to, ka drīkst taukus un holesterīnu ēst, un kad tie rādītāji, kas arī paceļās uz augšu, kad ķermenis ir ģeniāls, viņš zina, ko dara, bet tā informācijas telpa ir tik agresīva un saindēta, jā, ka cilvēkam šeit ir baigi grūti to sagramot. Jā, es domāju, ka šis būs vislabākais, man tāpēc visas 3 grāmatas priekšā. Sirds veselības grāmata būs labākais informācijas avots šāda jautājuma uzdevējiem. GAPS uzturs nebaidās no taukiem. Mēs ņemam nost saliktos ogļhidrātus, cukuru, cieti, laktozi. Tātad visi graudi aiziet mazumā vai pavisam tiek izslēgti atkarībā no katra cilvēka situācijas, vajadzības, motivācijas, diagnozēm un tā tālāk. Tas var notikt ātrāk, straujāk, lēnāk, kā nu kuram nepieciešams. Un, protams, vietā mēs liekam pretī tiem graudiem, kas iet prom, mēs vietā liekam labos taukus. Un ko mēs saprotam ar labajiem taukiem? Tie ir dzīvnieku valsts, tātad arī piesātinātie tauki, un tātad cūkas cauraudzīts, cūkas speķīts, cūku tauki, lielopu tauki, ģēra tauki, aitas tauki, kuros mēs varam cept. Protams, tie ir govs piena tauki, jeb sviests un gī, un kokosriekstu eļļa, kas arī lielā mērā ir apmēram 50% piesātinātie tauki. Un tad ir, protams, zivju eļļa un mensu aknu eļļa un treknās zivis un aknu pastēte, olas dzeltenums tieši kā tā vērtība, kur tas labais holesterīns ir iekšā, rieksti un sēklas, ko vēl tādu nenosauc avokādos, kābais krējums treknākie jogurti. Apmēram tā, ja kaut ko nepiemirstu. Tātad tie ir tauki, ko mēs liekam bagātīgi GAPS sēdienkartē iekšā, pretī tiem izņemtajiem graudaugiem un cukuram. Un tas iedod cilvēkam sāta sajūtu.
Un ja tu pamanīji, ka Baiba Bieļa rakstīja tev, paldies, Artur, ka pateicoties tev, viņa sāk ēst taukus. Tātad, lūk, Baiba ir šīs grāmatas tulkotāja, un viņa, manuprāt, bija īstais cilvēks, kam to darīt. Viens, ka viņa ir profesionāli tulkotāja, otrs, ka viņai ir šī veģetārisma pieredze ilgā. Ja tā kā redz, mēs katrs varam pa vienam cilvēkam vest uz tā veselības ceļa, un tas, ko mēs gan tu, gan es savā veidā daram, iedvesmojot varbūt cilvēkus, palīdzot atbalstot tos, kuri gatavi darīt un mainīt. Un dažreiz tas prasa izkāpšanu no manas vecas dogmas, kas patiesībā mani pašu ierobežo. Tā kā sprostās, esmu sen izaudzis, un tas sprosts ir pa mazu, bet es turos, jo 20 gadu atpakaļ pieņēmu lēmumu būt veģetārietis vai vegāns. Tātad GAPS uzturā mēs nebaidamies no taukiem, no holesterīna. Holesterīns ir absolūti nepieciešams mūsu dzīvībai. Mēs bez holesterīna nevarētu būt dzīvi, manuprāt, un veseli. Holesterīns viens, ka mēs viņu uzņemam ar uzturu, bet tas ir pavisam nedaudz. Kaut kāda apmēram 15% mēs ar uzturu viņu uzņemam klāt. Jo, ja holesterīnu uzņemtu tikai ar uzturu, tad lielākajai daļai veģetāriešu būtu problēma, ja viņi ēd liesi pareizi. Bet mūsu cilvēku ķermenis būvēts tik gudri, ka viņš pats prot ražot holesterīnu. Tos 85% ražo aknas. Un tās tātad aknas sapako lipoproteīnu lodītēs šos holesterīnu, šos triglicerīdus un sūta uz perifēriju, uz šūnām, tur, kur tas ir nepieciešams. Un jo vairāk cilvēkam ir iekaisumu, jo vairāk ir labojamā darba, jo vairāk aknas ražos holesterīnu. Tātad cilvēkiem, kuriem paaugstināt holesterīnu rādītāji, nevis viņš ir ar zālēm jāsamazina, jo, kā es saku, dabā nav sliktā holesterīna. Tas ir cilvēku ierobežotās domāšanas, kā lai saka, iedalījums, kad tas, kas brauks, lipoproteīns, kas brauks ar daudz holesterīnu uz perifēriju, uz mazo pirkstiņu kaut kur ir kaut kāds iekaisums vai uz kādiem asinsvadiem, tas satur daudz triglicerīdus, daudz holesterīnu, tas skaitās mediķiem sliktais holesterīns. Tas, kurš brauc atpakaļ no šūnām un ved varbūt reciklējumu tikai pāri palikušo holesterīnu un taukus, kas satur tātad mazāk šos te holesterīnu un triglicerīdus, un tas mums skaitās labais holesterīns. Abi virzieni ir vajadzīgi cilvēka ķermenī. Kā tad, lai, ja, piemēram, mēs savainojam celi vai kājas lielo pirkstu, kā tad, lai tur sadzīst tā vieta? Tur vajag jaunas šūnas. Katras šūnas membrānu veidos nepiesātinātās taukskābes, piesātinātās taukskābes, un to šūnas membrānu mehāniski stiprinās holesterīns. Tātad nereti cilvēki, kuriem, piemēram, ir traumas, vai kuriem ir bijusi operācija, un kas atrodas slimnīcā, ja pēc tam izmēra holesterīnu, viņš parasti celsies uz augšu. Jo ķermenis saprot, hei, vajadzīga palīdzība, šeit ir jāsadziedē, jārada daudz jaunu šūnu, jāsāk vairāk ražot holesterīnu. Un, ja tu esi slimnīcā, tad, diemžēl, ārsts ieraugot šādas analīzes, centīsies to statīnus dot un holesterīnu mazināt, kā rezultātā dzīšanas process un atkopšanās notiks ilgāk un lēnāk. Ja? Tātad viens, kas ir šūnu membrānā vajadzīgs, mielīns, kas ir mūsu nervu šķiedru izolācijas materiāls, lai mēs nestaigātu visu laiku neraustītos, lai mums normāli aizietu nervu impulsu signāli, ir vajadzīgs šis izolācijas materiāls mielīns. 25% tajā ir holesterīns. Smadzenes patērē ļoti daudz holesterīnu, kaut kādā arī varētu būt 25%. Mammas pienā ir mamiņas piens, māmiņa, kas baro zīdainīt ar savu pienu. Tur ir ļoti, ļoti daudz tauku un labā holesterīna, jo mazulim jāveido smadzenes, un mazulim jāveido jaunas šūnas, viņam ir jāaug. Protams, imunitātei, tā kā žults ražošanai, teiksim, es zinu, ka žults un visi šī te aknu un visa gremošanas stimulēšana ir arī tava ekspertīze. Tātad, lai radītu žulti, vajadzīgs holesterīns. Tā kā ļoti, ļoti daudzām funkcijām holesterīns ir nepieciešams. Un tur, kur mums asinsvados ir tie endotēlija bojājumi, asinsvadu sieniņu bojājumi, tur nāks holesterīns tās vietiņas labot. Un tad sirds dakteris, ķirurgs atver vaļā to asinsvadu un ieraug tur bāzt, tur holesterīns priekšā. Un tā kā medicīna vaino holesterīnu pie asinsvadu slimībām un problēmām, kamēr īstais vainīgais, par to var uzrunāt šajā grāmatā, kas tas ir. Rekur tieši jautājums bija, kas ir tas, kas pieliek pie asinsvadiem, jā, un tieši tas stāsti, kad holesterīns ir glābējs, nevis vaininieks, jā, un vienkārši kārtējo reizi problēma vai sūdzība neaiziet līdz saknei, ja, līdz sākumam, ja, kas īstenībā atvērtu vaļā daudz plašāk. Jā, lūdzu pastāst arī, zin kā es
Daudz esmu runājis par to, jā, kā par bērnu dzimumu veselību, dzimumu attīstību. Jā, šobrīd arī pasaulē ir populārs transgenderisms, bērni ir apmaldījušies, nezin, ko darīt, kā. Principā bērns vispār viņš pilnbriedu sasniedz seksuālo, jā, tas ir 11, 20, 21, 23 gadi, kas nozīmē, viņš veidojās, jā, un šobrīd jau nepilnos 10 gados jau bērnam ļauj izvēlēties dzimumus un visu pārējo. Es zinu, es esmu redzējis cilvēkiem, kuriem ir harmonijas vai hormonu disbalans, viņi ir apmaldījušies, jo viņu reakciju, rīcību, izvēli, interesi, draudzēšanos veidu nosaka, jā, šī dabiskā vīrieša, sievieša harmonija. Un ka šajā aspektā tieši šis uzturs spēlē ļoti, ļoti lielu lomu. Ir informācijas daļa, kas spēlē ļoti lielu lomu, jo es arī pamanīju nesen, kad mēs varam darīt ārpusē ļoti daudz ko, jā, bet ja vīriešiem un sievietēm nebūs dabiskais veids, kā viņi reaģē, uzvedās, dzīvo, tad jebko darot no ārpuses harmonijas nebūs, hormonu. Ja, un tā kā savienot to uztura tēmu, ja, šo dabas tēmu, gaismas tēmu un plus šo uzvedības tēmu, bet tas ir ļoti daudz, jo izjauktā hormonu harmonijas sistēmā ieliekot vēl izkropļotu informāciju, ļoti viegli var sačakarēt visu nākamo, jau sačakarēto paudzi un vēl sačakarēt vēl tālāk uz priekšu. Kā tu to redzi? Šis ir ļoti, ļoti liels temats. Jā. Viena no manām tādām tēmām, ar kurām es arī strādāju, ja varētu teikt specializējos, ja mana tā profesionālā interese arī ir par auglību. Un arī manā nelielajā salīdzinoši pieredzē ir kādas 4-5 dāmas, kurām ir izdevies ieņemt bērniņu, piedzemdēt un pat vairākus situācijās, kad viņas tika pasludināts par neauglīgām. Ja? Un man jau nav tā burvju nūjiņa. Es jau tikai padalos ar informāciju, bet tad, kad cilvēks noliek GAPS uztura virzienā, tad, piemēram, pāris gadu ēdot pēc GAPS principiem, pabarojot sevi ar labajiem taukiem, ko viņi dara, viņi vairo savu holesterīnu ķermenī, un tas savukārt veidos bāzi, no kā radīsies dzimuma hormoni. Tātad labie tauki uzturā, aknu pastēte, cūkas speķīts, protams, mēnesu aknu eļļa, zivju eļļa, visas šīs zivis un visu, ko mēs iepriekš nosaucām, sviestiņš un krēmiņš un oliņas, ir būtiskas gan auglībai, lai sieviete varētu palikt stāvoklī, un arī, protams, dzimuma identitātes veidošanās aspektā šiem pusauģiem, jo, paskatīsimies vidēji aritmētiski, kā pusaudzis mūsdienās ēd, un informācijas laukā, kas viņam tiek pirkstu galos telefonā ir pieejams, ja par zemeslodes neapēšanu, visu pārējo, tā kā daudz jaunieši aiziet šajā veģetārismu virzienā, vai pat, ja tas nav veģetārisms, viņi vienkārši ēd nepilnvērtīgu tukšu pārtiku, kas lielā mērā grauda šīs pārslas un hamburgeri un picas un makaroni, un rezultātā viņiem jau nav no kā tos hormonus veidot. Un tad ir tā, ka viņi īsti nesaprot, ķermenis nesaprot, uz kuru pusi, kuri hormoni noslēgsies par labu, es būšu puika vai meitene. Un trakākais, ko mēs pieaugušie izdarām, mēs neļaujam, kā tu teici, šiem bērniem izaugt līdz 19, 20 gadiem, un tad viņiem pieņem to lēmumu, kas viņi grib būt. Un varbūt kādam arī tas būs nepieciešams mainīt to dzimumu vai, teiksim, dzimumu identitāti. Bet lielākai daļai tie hormoni, viņus šos pusauģus bērnus pabarojot 1 gadu, 2 gadus, 3 gadus, 5 gadus ar normālu ēdienu, kas satur labos taukus, problēma atrisināsies pati no sevis. Un es pati zinu savā paziņu lokā, kā meitene iziet cauri šim gribu būt puika periodam, un ģērbes kā puisis, un melnas drēbes, un bikses, un īsi mati, un viss, un paiet pāris gadi, un viss atrisinās pats, it kā pats no sevis, dabīgi tur liels vecāku atbalsts nepieciešams, gudrs atbalsts, ja. Tā kā šis ir traki, tas ir gan pusauģiem ietekmē veselību, un atkal arī manā klinikā ir bijušas vairākas meitenes pusaudzes ar bez mēnešu reizēm jau veģetārietis, protams, ja, un tad jautājums, kā dabūt to visu atpakaļ. Tā kā tas ir tik liels temats, tātad gan pusauģu veselībā, dzimuma identitātei, gan arī pieaugušiem runājot par auglības tēmu. Tas ir liels, jā, tātad, jā, vēl varētu pieminēt to, ka tauki un šis holesterīns vajadzīgs atmiņas procesiem. Senioriem, kuriem ar daktera roku tiek ieteikts lietot statīnus, ļoti būtiski tiek traucēta atmiņa. Un jā, tā kā būtībā mēs it kā veicinām to, ka viņiem
tuvojās tas Alzheimers un vienkārši vairs neatšķir savus mazbērnus no, nepazīst. Un tad ir tāda lieta, kā pētījums par cietumniekiem, kuriem deva ļoti liesu uzturu, un viņiem novēroja agresijas palielināšanos. Tātad labie tauki un holesterīns vajadzīgs ir ikvienā vecumposmā, sākot no mazulīša, kas vēl tikai mammas dzemdē veidojās par bērnu, tad zīdēnim, kurš sūc mammas pupu, un tad divgadniekam, un bērndārzniekam, un skolniekam, un pusaudzim, un studentam, un jaunām topošām māmiņām, sievietēm, vīriešiem, senioriem. Jebkurā dzīves posmā ir vajadzīgi tauki un holesterīns. Un tātad tas nosaka mūsu smadzeņu veselību, to, kā smadzenes spēs funkcionēt. Un paskatāmies apkārt, kas notiek mentālajā veselībā. Cik ir mums šo te UDHS, cik ir bērni ar autismu, cik ir panikas, cik veģetatīvās distonijas, cik ir trauksmes, cik ir depresijas. Tā kā, un es domāju, kad cilvēks spēj attapties, apstāties un saprast, ka varbūt tas, ko viņš ikdienā arī ēd, kaut kādā mērā ietekmē viņa mentālo veselību un arī fizisko veselību. Tā kā šis viss ir ļoti, ļoti liels, šis viss ļoti liels. Jā, ēdiens ir, kā tā viena no lielajām programmām, uz kā cilvēkiem balstās ļoti daudz, kas balstās, un arī, varbūt izklausīsies skarbi, lielākā daļa cilvēku ir nelaimīgi un depresīvi jau pēc dabas, tāpēc, ka viņi dara ne tur, kur ir aicinājums, un tad šis ogļhidrātu uzturs, cukuru uzturs un veipi, kas šobrīd ir, viņi dod to ātro dopamīnu, šo fake, šo ilūziju. Un man arī bijuši cilvēki, kur vecāki, viņiem atmiņas zudums, vairs nekas nenotiek, un es saku, dodiet tikai speķi olu, un paiet pāris nedēļas, un tam vecākam uzlabojās stāvoklis, viņam nāk atpakaļ viss ļoti ātri. Klausies, ir jautājums. Kā rodas panga asinsvadi, vai tie ir jālikvidē? Te droši vien arī tas par to, no kurienes tas sākās, ka jāsāk meklēt cēlonis, Jā, tās pangas asinsvados veidosies tad, kad asinsvadā ir iekaisums. Un tas, kas to iekaisumu var radīt, tas ir daudz glikoze uzturā, daudz fruktoze uzturā. Uz glikozi nāks insulīns. Insulīns spēj negatīvā veidā ietekmēt asinsvadu veselību. Tad ir tāds faktors kā homocistīns, mūsu asinsvadiem nedraudzīga aminoskābe. Un es ticu, ka ir vēl faktori, kurus es nezinu nosaukt un varbūt kur vēl medicīna nav sapratusi, kas viss vēl ietekmē asinsvadu veselību. Un tā, ka tur tie mikro iekaisumi ir radušies, tad tur nāk holesterīns, nāk triglicerīdi, nāk tā kā to visu labot. Tur ir vajadzīgas jaunas šūnas, kas to ir. Tā kā iedomātos makro kaut kāda trauma, ko mēs redzam, piemēram, kaut kāds griezums, pušums, nobrāzums uz ādas. Tas pats notiek mikro līmenī asinsvados iekšpusē. Un tātad tur nāk tās komponenti, kas var salabot to vietiņu. Un ar laiku, tā kā, ja mēs vēl nesaprotam, kas notiek, ka holesterīns varbūt sāk palielināties asinsvados, mēs nevis risinām to cēloni, to iekaisumu, mēs sākam cīnīties ar sekām. Tā kā mēs it kā gribam samazināt holesterīnu, dakteris saka, ka tas ir slikts un veicina insultus, infarktus un visādus kardiovaskulāros notikumus un asinsvadu veselību negatīvā veidā ietekmē. Tā kā mēs traucējam sadziedēties tai vietiņai. Un tad ar laiku, tā kā tur veidosies tās pangas, būtībā veidojas ateroskleroze, kas ir tāds hronisks iekaisums asinsvados. Un, tā kā GAPS autora ir frāze, viņa saka, priecājieties, ja jums ir augsts holesterīns. Tas nozīmē, ka ķermenim ir spēja veikt šo dziedinošo darbu. Un ka katrā organismā, katrā ķermenī holesterīns būs tik augsts, cik nepieciešams, lai to sadziedēšanas darbus veiktu. Un vēl viņa iesaka, piemēram, īpaši sievietēm, kurām tur arī atnāk menopauze un visa šī hormonālā veselība, un kas arī ietekmē varbūt nedaudz izlīdzsvaru no tā ierastā līmeņa to holesterīnu laukā. Dakteris saka, nemēriet holesterīnu. Nemēriet, lai jums netracinātu sevi neuztrauktos un netracinātu ģimenes ārstu. Un man, piemēram, ir vairākas no GAPS grupām dāmas, kas ir tā kā mēnesi vai 3 mēnešus kopā esam strādājušas un jūtās labi, un tad atvilnis mazinās, vēdera pūšanās mazinās, miegs labāk, enerģija labāka. Un izaicinājuma laikā es saku, nemēriet holesterīnu, bet viņam taču gribās zināt beigās, kāds tas holesterīns. Un viņš ir paaugstināts, un viņas aiziet pie ģimenes dakteris, un
Un tagad ir tā dilēma. Dakteris saka, jums jādzer zāles, bet sieviete saka, bet es jūtos labi. Es jūtos labāk, man ir vairāk enerģijas. Un tad jautājums, kam mēs klausamies savam gudriem ķermenim vai kaut kādām analīžu references intervālu vērtībām. Un viena konkrēta dāma ar reumatīdo artrītu aizgāja atpakaļ pie savas reumatoloģijas, tas bija ārpus Latvijas. Un viņi saka, skatieties, es varu nedzert vairāk tos medikamentus, steroidos, jo man ir labāk, man nesāp, es iztiekamies pret sāpju zālēm. Un dakteris saka, kā jūs to tagad izdarījāt? Kā es ar šādu gapsu uzturu? Un daktari viņa atbild, ar uzturu jau var arī palīdzēt. Un tā pacients saka, ko es man to neteicāt sākumā? Bet tagad, kad es pati to atradu, izdarīju, atteicos no zālēm. Ja? Tā kā dakteris teorētiski varbūt arī zināja, ka uzturam ir nozīme, bet pirmā izvēle vienmēr ies uz zālēm, jo to viņam augstskolā ir mācījuši. Un tad, kad pacients atnāk vesels atpakaļ, viņa saka, es jau arī zinu, ka uzturs palīdz, ja? Bet to ieteikt kā pirmo izvēli pacientam dakteris laikam pat nedrīkst. Tā kā, Man tētim ir interesanti, es viņu satiku pagājušajā nedēļā, viņš saka, ka viņam ir bail iet pie ģimenes ārsta, jo viņš jau vairākus mēnešus nenāk izņemt receptes priekš zālēm, jo viņš neņem vairs neko ārā. Un kas bija vēl interesanti, mums bija sieviete grupā, un viņai bija spazmas, žulcakmeņu spazmas, tā, ka līdz sāpēm, un tikai tā, ka viņa ir tauku treknā uzturā, viņai sāpes un spazmas vispār pazūd, kas ir absolūti apgriezti, kā mums māca, jo, ja cilvēkam žults ir traucēta un vēl iesaka nelietot taukus, tad skaidrs, ka tas ir virziens uz operāciju. Klausies, es uzdošu, tieši jautājums īstenībā arī Natašai Kembelai bija šis gadījums, kas ar meitiņu, vai mainot uzturu var mazināties autisma pazīmes 12-gadīgam bērnam. Šī ir liela tēma, kas ir tieši GAPS uztura aizsākuma tēma. Jā. GAPS autori izveidoja šo uztura terapiju, meklējot atbildes, meklējot risinājumus, kā palīdzēt savam bērnam ar autismu. Un tātad viņa spēja atvesļot savu dēlu no autisma, viņš spēja dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Un, protams, kad caur tū pieredzi un šo GAPS tādā terapijas izveidošanu pie dakteris nāca tūkstošiem to vecāku un ģimeņu rindā stāvēt uz viņas konsultācijām. Un tas ir iemesls, kāpēc viņa sāka šo te GAPS konsultantu apmācību, jo viņa saprata, tas nav taisnīgi pret to pēdējo 3000 ģimeni rindā, jo viņa viena pati nespēja visiem palīdzēt. Un tā tapa grāmata un tā tapa šīs te konsultantu apmācības. Tas, protams, nav ne ātri, ne viegli. Vakar man bija konsultācija ar autiska puisīša ģimeni, puikam 8 gadi. Un es jau saku, man jau nav brīnum nūjiņas vai brīnum bumbiņas. Es tikai varu parādīt virzienu. Es dalos ar informāciju. Mani pētījumi universitātē, gan maģistra darbā, gan bakalaura darbā, abi divi parādīja, ka ir ļoti būtiski pamanāmi, statistiski nozīmīgi uzlabojumi par līdz 25%, pat 40%, kā kurā anketā vecāki to vērtēja. Un starp citu, labā ziņa ir, ka šis maģistra darba publikācija, kas tagad ir angļu valodā pieejama, viņa tiks iekļauta vienā lielā meta-analīzē, kur tiek pētīts agresija un kā ar uzturu bērniem var agresiju mazināt. Un tā kā arī mani uzrunāja, un es lepojos ar to, ka arī šis mūsu publikācija Latvijā publicēta brīvpieejas resursos, viņa būs lielā meta-analīzē kaut kad nākošā gada pirmajā pusē atrodam, kā iekļauta reference. Un tātad tas nav ne viegli, ne ātri, bet es nezinu citu ceļu. Tas, protams, neatceļ visas citas terapijas arī. ABA terapija kā metode, kas ļauj bērniem mācīties, arī iekļaut jaunus produktus ēdienkartē, delfīnu terapija, reitterapija un kanis terapija un smilšu terapija un mūzikas terapija un skaņu terapija un deju terapija un kustību, un kas tik viss nav pieejams. Bet pamatu, ķermeņa pamatu, tas, kā strādās smadzenes, veidos uzturs. Un ļoti bieži šiem bērniem ir selektīvā ēšana, viņi atsakās ēst kāds krāsainus dārzeņus, kāds svaigus dārzeņus, kāds vēl kaut ko. Un tad vecākiem man ir jāiedod tas virziens, jāparāda un jāsamotivē, ka katrs pilieniņš tā skābu kāpostu suliņas jau sāks mainīt bērna mikrobiomu. Tā kā tas darbs visgrūtāk ir iesākt, bet tā kā mēs iesākam un varbūt kādreiz ar viltību sākumā, piemēram, kā to buļjonu bērnam iemānīt.
šīs puika vakardien, piemēram, ēda dārzeņu sautējumu labprāt. Konkrēti tur ir brokolīts, puķkāposts un tur daži mīkstie dārzenīši. Es saku mammai, bet fantastiski, jo viņš ēd skābo kreimu, viņš ēd šo sautējumu. Tātad mēs varam to sautējumu vārīt uz buļļona bāzes, un viņš dabūs to buļļonu pat, ja tā nav strebjama zupiņa, vai ne? Tā kā atrast ar to, ko bērns vispār spēja paņemt pretī, uz tā uzlikt, izmantot un ar to lēnām audzēt to labo tauku daudzumu klāt. Gribam, lai bērnam smadzenes labi strādā pareizi, bez taukiem tur nekā neiztikt. Un mikrobioti jāatbalsta. Un tā kā katrs tas pilieniņš, katra tā skāba krēma karotīte, katrs tas buļļoniņš kaut nedaudz iedots bērnam, tā kā mēs dabūnam, ka viņš sadarbojās, un viņš nepamana varbūt to jauno garšu tik izteikt un pieņem to jauno ēdienu, tad ir bingo, un tad man tikai runa par daudzumu tālāk tā kā palielināšanu un par sistemātiskumu. Un, jā, tas ir tāds mācību process vecākiem ceļš, kas, ja viņi sāk mainīt uzturu ģimenē bērnu dēļ, viņi paši arī savā veselībai daudz ko iegūst. Jo nav brīnumu, mammai bija anēmija grūtniecībā, puikam arī trūks šobrīd zelsa, tātad viņiem abiem ir problēmas ar skābi kuņģi, abiem tātad ir vajadzīgi tie paši ieteikumi, vai ne? Un lai mamma spētu rūpēties par šo bērniņu, mammai vajag enerģiju arī. Tā kā es nezinu citu labāku ceļu, uzturs ir pamats, un pārējās terapijas var būt palīdzošas, papildinošas. Jā, bet ar milzu terapiju vienu vai citām labām terapijām vien, nesakārtojot uzturu un gremošanas traktu, tas progress nebūs tik ātrs. Jā, man ir dēls Austris, jā, un viņam ir tādas divas pasaules. Mēs ar viņa mammu dzīvo atsevišķi, un viņam ir sava pasaule, kā viņi barojās un ēd, kurā es principā, nejaucos, jā, tā ir cita pasaule, bet tā, kad Austris ir ar mani, ja viņš ir šajā ūhidrātu uzturā, viņš nevar safokusēties, viņš ir neuzmanīgs, viņš pakrīt, kas ir interesanti, viņš ir ļoti atrauc no dabas, viņš it kā iet dabā, bet ļoti, ļoti piesardzīgi, un tiklīdz viņš iet tauku uzturā, jo viņš ēd to, ko es ēdu, viņam īstenībā citas izvēles nav. Ar mani viss ir vienkārši, un viņam garšo. Šodien viņš aizved uz skoliņu, viņam līdzi bija burgers, 5 oliņas, jā, ieliktas, un siesta tāds gabaliņš un viss. Un tajā brīdī, kad dod tādu uzturu, jādod bērnam vajag daudz mazākais. Viņš ātrāk dabū šo sāta sajūtu, bet viņš ir uzmanīgs, viņš ir mierīgs, viņš ir nosvērts, viņam ir dikcija pamainās uzreiz. Kā viņš vārdus liek kopā, un Austrim šis ir tā. Viņam tās izmaiņas ir, principā, atliek viņam 1,5–2 dienas būt manā dzīvē, manā telpā, jo viņš ir pilnīgi cits bērns. Un ko es gribu ar to norādīt? Bieži vien vecāki ārstē savus bērnus, ved uz terapijām, es teiktu, spīdzina. Loģiski, vecāki grib labāko. Bet tā vietā, visu laiku šīs ugunskurs kurās, šī eļļa katru dienu tiek piemesta, un bērnam pat ir sajūta, ka viņš nav riktīgs, ka viņš ir slims, ka viņam ir problēmas īstenībā, un viņš arī pārdzīvo skolā, ka viņš netiek līdzi pārējiem. Izrādās vienkārši ir nedaudz disciplīnas, nedaudz sistēmas, nedaudz, un galvenais, ka dzīve paliek vienkāršāka, un tās mentālās, fiziskās, emocionālās pārmaiņas, viņas sāk notikt ļoti, ļoti, ļoti strauji. Jā, tāpēc, mīļie vecāki, kas savus bērnus grib apārstēt, apspīdzināt kaut kur, sākumā vienkārši pamēģiniet uzturu, un redzēsiet, ka lielākā daļa no to, ko jūs uzskatāt par problēmām, sāks izgaist un pazust pašas. Jā, tiklīdz viņam īstenībā insulīns arī stabils un šī vilmaņa darbojās, mazāk gribās to telefonu, mazāk gribās to datoru un nav šīs agresīvās reakcijas, jo tur jau ir visu laiku ir šis mākslīgais hormonālā sistēma, kas visu laiku uzliesmo. Jā, rekur jautājums no Zanes, cik reāli ar uzturu panākt feritīna rādītājus atpakaļ. Ķīmiskos preparātus nepanesu, bet ar ēdienu pagaidām nepanāku rezultātu. Līdz ar to sajūta nav laba. Tātad, jā, par feritīnu. Jā, ļoti labi, ka Zane jau skatās tā kā uz uzturu virzienā, saprot, kad ir saistība. Viens ir, ko mēs ieliekam iekšā savā ķermenī. Tā ir ļoti liela būtiska daļa. Bet otrs ir, ko ķermenis spēja paņemt pretī. Tātad es esmu šeit kā dzīves piemērs, ka hronisku anēmiju, kas visu manu dzīvi man bija galvenā veselības problēma, kas mijās ar depresīviem periodiem, ja vienkārši šūnām nav enerģijas. Es to pati atrisināju. Man feritīna rādītāji kādreiz bija 2,4, tuvu 0 vispār.
un dzelzs rādītāji man vienmēr bija pa nulēm. Es atrisināju, sakārtojot gremošanas jaudu, pastiprinot sālskābes stiprumu kuņģī. Tātad jāsaprot, un te es varētu aizsūtīt cilvēkus noklausīties YouTube, manā kanālā Saruna ar Baibu Rudoviču. Tā ir viena no manām pirmajām sarunām Facebookā. Es dzīvajā, es vēl tur nemācīju pat ielogoties, un bišķi tehniski tur sākumā mēs tur ķeramies, bet saruna ir vērtīga, jo mēs tur saskaitam manus slavenos 5 soļus, kā vairot kuņģa skābi. Tātad ne tikai jāēd tā gaļa, ir skaidrs, ka no uztura bagātinātājiem dzelzs preparātiem nav nekādas jēgas, tas tikai rada aizcietējums, vismaz tā ir mana pieredze. Es tiku bērnībā špricēta pa visiem galiem, man bija zils dibens, vēnā, laida, zāles dzēra, ko tik es nedarīju, nekas no tā kā uz ilgtermiņu man problēmu neatrisināja. Un pat 42 gados, kad es gāju uz hematoloģijas centru Rīgā ar domu, ka tur jau gan asins speciālisti man atbildēs manu mūža jautājumu, mani palaida kādu saņēma un pateica, kundzīte, reizi mēnesī pie māsiņas uztankojiet savu dzīvības sulu un dzīvojiet happily ever after. Ja? Un es pati caur pieslēgšanos Amerikas konferencēm, caur būtībā pašmācības ceļā studējot medicīnu, atradu gan cēloni, gan atradu, kā es varu to sakārtot. Tātad pastiprināt kuņģa skābi un vairoties jūsu dzelzs asimilācijas spēju organismā, un kā sniega bumba, tas pozitīvā veidā ietekmēs pozitīvi gan žults izstrādi, gan aizkuņģa dziedzera darbību, un tā kā tās labais domino un kauliņo efekti. Ja? Un zema kuņģa skābi, ja pa vāju kuņģa skābi ir 80% manu pacientu pie manis atnāk. Un viņiem ir iestāstīts, ka viņiem ir pa stipru tā skābi, jo viņi redz dedzina uz augšu nāk. Ja? Tā kā tas ir tāds jau, kā lai saka, viens no maniem ikdienas darbiņiem, kā es cilvēkiem mācu to skābi vairot īstenībā. Es redzu komentāru no Lienes par bērnu dārzu, jā, ka dakteris iesaka līdz 2 gadiem nedot cukuru bērnam, bet bērndārzā jau 1,5 gada vecumā bērniem tiek dota tēja ar cukuru. Te ir tas, ka tiem bērniem bērndārzā uzturu nosaka MK noteikumi numur 172. Un kamēr šie noteikumi netiks izmainīti, tikmēr bērndārs ir spiests ievērot likumu. Un lai būtu 60% okhidrātu uzturā augošam bērnam, kā likums pavēlu, ja citādāk nevar, tad liek cukuru tējā un ķīselī un kaisu uz maizītes, lai būtu papīri kārtībā, jā, lai būtu likums ievērots, jo viņam nāk pārbaudes un tad viņiem ir, nezinu, viņa sots, ja kaut kas tāds nav, jā. Bet labā ziņa ir, tātad nevis sākt ar bērnu dārzu vai skolu, to vajag runāt un uztraukties un domāt un risināt, bet pirms mēs sākam labot bērnu dārzu ēdienkarti vai skolas ēdienkartes, ka paskatāmies, ko mēs dodam mājās tiem bērniem paši. Vispirms, sakārtojam mājās, jo ne jau, ka tur mums likums neaizsniedz to, kā mēs ēdam ģimenē, un tur mēs varam paši izvēlēties. Un tā, ka mēs esam paši izvēlējušies un, piemēram, samazināt to cukuru daudzumu, graudu daudzumu un dot vairāk bērniem taupus un pamanām labas izmaiņas, piemēram, sēsdien, svētdien mēs ēdam ģimenē vai vakariņas ģimenē un pamanām, kā bērns paliek adekvātāks, kā tu saki par Austriju, ja? Un tad es aizēju bērnu uz bērndārzu, un viņš atnāk pirmdien vakarā, un šitās te ir tā kā, nekur liekams viņam pa daudz tās enerģijas, jo viņi kaut kur ir jāizreģē tā glikoze, kas daudz tiek uzņemta ar cieti un graudiem un cukuru. Ja es pamanu šīs atšķirības, tas man ieliek aizdomāties. Tad es varu iet uz bērndārzu runāt, varbūt es varu dot savu ēdienu bērnam līdzi, ja tāda iespēja ir. Ja nē, vācamies vecāki kopā un kaut ko mēģinam risināt, kaut ko ieteikt. Ja? Un kamēr šī kritiskā masa nesavāksies vecāki no apakšas, no bērndārznieku un skolānu vecāki, ja, tikmēr maukšas jau neko nemainīs. Labā ziņa, ko es gribēju pateikt, ir, ka Latvijā ir precedents. Viena ģimene, kurai ir vairāki bērni ar autismu, ir dabūjusi saviem bērniem speciālajā skolā GAPS uzturu. Tur vajadzēja 3 parakstus. Psihiatra parakstu, ģimenes ārstu un manu kā uzturu speciālists parakstu. Un šiem bērniem ar šo 3 speciālistu ieteikumu ir GAPS uzturs skolā, speciālajā skolā. Vēl šī meitene nav gatava runāt publiski, bet vienkārši es padalos konsultācijās ar vecākiem, ka precedents ir. Tātad arī Latvijā tas ir juridiski, tehniski likuma ietvaros iespējams. Un skolā pamana skolotāji, kā bērniem mainās uzvedība, kā viņi labāk mācās, kā viņi ir mazāk agresīvi, kā viņi patiesībā ēd to ēdienu, kas ir GAPS uzturs, pretstatā tiem citiem bērniem, kas tur firkā tos kartupeļus un makaronus un īpaši patiesībā. Ja? Tā kā, jā, lūk, šis ir labais piemērs un
Es ceru, ka ar laiku šī ģimene iznāks no skapja, lai iedvesmotu pārējās ģimenes, kad redz pa ģimenei, pa bērniņam, pa pieaugušam, pa pusaudzim mēs tādā veidā varam paši vien par sevi, jā, un saviem bērniem rūpēties, jā, un to nāciju padarīt nedaudz veselāku. Jā, tu forši pieminēji, rekur arī Zane par to, ka kuņģis kāba atslēgas vārds, un arī ir jautājums, kur tad dabūt gaļu skāpienu produktus, tā kā, tīrus, veselīgus. Mēs Latvijā dzīvojam izcilā telpā, izcilā vidē. Atliek tikai meklēt, un tikko tu arī minēji, kad ir ģimene, kas ir izdarījusi. Jā, tad šis nav par neiespēju. Šis iespējams ir par vēlmi iestāties, neklusēt, iet, uzsist dūri galdā, ja vajag. Jā, mēs esam vienkārši tā kā tauta izaudzināti, klanīties, paklausīties un viss. Jā, un varbūt, jā, mēs tuvoties noslēgumam, šis ir viss, zin kā, kad cilvēkam sāk stāstīt kaut kādus interesantus vārdus, baigi sarežģīti, bet ja mēs bijām arī konferencē, jā, tu arī biji, jā, un es klausos tos zinātniskos smalkos, liekas, kur? Dabā viss ir vienkāršāk. Mēs ejam, meklējam dabisku uzturu, draudzējamies ar dabu, sekojam savai sirsniņai, jā, jo skaidrs, kad vīrieša daba un sievietes daba, viņas ir unikāli atšķirīgas, un ja mēs viņu sākam atvērt sevī vaļā, tad šī hormonālā daba, viņa saplūst kopā. Un jo vairāk mums būs dzīvot prieks, jo mazāk gribēsies ārēju prieku. Jā, cukurs, visi šie te mākslīgie kairinātāji, viņi ir nedzīvot prieka aizstājēji. Jā, un cilvēkam, kurš ir uzgājis uz savu prieka taku, jā, kurš ir atradis savu tādu kustību, virzību, interesi par dzīvi, arī daudz nokrīt no šis liekais kairinātājs. Jo tur bija jautājums, kā bērniem piespiest ēst kaut kā pareizi, un vienmēr saku, jāskatās arī šis emocionālais stāvoklis, kas notiek šī bērna dzīvē. Iespējams, viņam tā šokolāde no rīta vai tā šņaba glāze kādam ir vienīgais veids, kā viņš var palikt normāls. Un es saku jā, ir tik daudz cilvēki depresīvi pamatoti, jo dzīve, viņi kaut kur viņi tādā situācijās dzīvē, un vienīgais veids, kā viņiem neuztaisīt pašnāvību īstenībā, ir atrast šo mākslīgo stimulantu, kas nav ilgtermiņā opcija. Ja nebūtu šo mazo stimulantu, iespējams, lielāka daļa jau sen būtu pakārušies. Vai tas būtu labāk vai sliktāk, es nezinu. Bet, principā, šī bilde jāskatās ir baigi plaši. Jā. Ja, jo skolnieku ielikt bērnam pazaudēt viņa interesi un dzīvot prieku skolā, vai ielikt studentu mācīties to, kas viņam nepatīk, bet ir pieprasīts sabiedrībā, ir jau pakļaut viņu narkotiskām vielām, cukuriem un visam pārējiem. Es dzirdēju vārdu piespiest, un šis būtu tas, uz ko es ļoti pievēršu uzmanību, jo manā sapratnē, manā redzējumā, man nepatīk lietot militārus terminus attiecībā uz ķermeni. Mēs nevaram ķermeni piespiest, mēs nevaram īpaši otru cilvēku, pat ja tas būtu bērns, piespiest. Nav runa par cīņu, ir runa par iešanu ar savu ķermeni, par savu ķermeni, ar dabu, par dabu. Nevis, jo tas izraisa agresiju, cīņa, piespiešana izraisa agresiju. Un pasakīja pusaudzim, ka tagad te būs jāēd buljons, viņš iestāsies vienkārši pozā un pieteiks bada streiku. Ja? Nevis bērns ir jāpiespiež, vecākiem jāsāk ar sevi vispirms. Jāēd pašiem veselīgi un jāļauj bērnam vērot. Un tad, kad bērns atnāk, piemēram, no bērndārza vai no skolas vakarā, un viņš grib ēst, un viņš neēd to, ko vecāki ir pagatavojuši, paldies, brīvs, nākošā ēdienreize būs rīt no rīta. Un pietiek izdarīt šādi pāris vakarus, lai bērns, viņš nav dumšs, sāktu domāt, hei, te paliek nopietni. Bet ja vecāki pusstundu vēlāk, parasti tās ir mammas, kurām tā mīkstās sirds, kā ta mans bērns tagad badā dzīvos, tos buljonu negribēja, kotletīti negribēja, dārziņš negribēja, reku jogurtiņš, riekstiņi, baranciņa, keksiņš un tā tālāk, un bērns par to vakaru salasās. Nākošā vakarā kas notiks? Viņš atkal negribēs to zupu ēst, jo viņš zina, ka viņam vienmēr būs varianti. Ja? Un tā kā iznāk, ka boss mājās ir bērns, nevis vecāki. Jo bērns nesaprot, kas viņa augšanai nepieciešams. Viņš varbūt kaprīzē, varbūt nav pieredze, varbūt tiešām sākumā negaršo, un viņš zina, ka vienmēr viņam būs pēc tam kaut kāds našķīts, ka gan jau badā nenomirt, mamma saka, vai ne? Tā kā vecāku nostāja, saprotot, kas bērnam der veselībai, kas nē, ir tā ļoti stingrai jābūt. Un tā kā vecāki no tās vienas vakariņa reizes, ka viņš nepēc, viņš badā nenomirs.
Un ja tā būs viens vakars, otrs, trešais, bērns fiksi sapratīs, ka te vairs nav joki. Un varbūt tas, ka pagaršoja to vakariņu, ko vecāki ir uztaisījuši. Ja? Tā kā tikai tādā veidā, ar mīļumu, ar pozitīvismu, jā. Jā, redz, mēs esam laikam ir zudusi šī kvalitāte, ka ģimenē ir autoritāte, ka ģimenē, principā, vecāki ir tie, kuri ir atbildīgi 100% par to, ka tā, kad bērns izies pasaulē, viņa šis fiziskais ķermenis ir, es teikšu tā, nav sačakarēts vismaz. Kur es runāšu par kaut kādu ļoti labu šobrīd veselības stāvokli, bet ka viņš ir funkcionāls, ka bērnam strādā šī hormonu ģimenes veidošanas sistēma īstenībā. Laimes sistēma attiecībās ir hormonālajā sistēmā. Jā, tāpēc man rausts ir kaut kā, viņš maziņš vēl, bet ir vārds, ir likums, jā, jo es zinu, kādu atbildību es nesu, viņam nav iespējas izvēlēties. Es viņam nedodu izvēles iespēju, jo es zinu, ka viņš nevar izvēlēties, jo viņš nezina. Tad tā ir mana atbildība, ka es viņam saku, mēs ēdam šo, lai gan viņš ēd visu, ko es ēdu. Viņam nav problēmas sekot tētim. Jā, un šis ir arī svarīgs aspekts. Klau, mums iet uz beigām, bija jautājums par grāmatām. Ierakstiet Google meklētājā Silvija Ābele. Atradīsiet Silvija Ābele mājaslapu Silvijai. Jā, uzreiz atrod. Un tur būs visas grāmatas, apraksti, saturs droši un ļoti, teikšu tā, ļoti, paldies Baibai, Bieļai arī ļoti viegla informācija, saprotama jebkuram. Nopērciet saviem vecākiem, vecvecākiem, lieciet izlasīt, es domāju. Jā, es ceru, ka paies varbūt pāris gadi, 10 gadi, un mēs vairs neuzdosim nevienu jautājumu, kas cilvēkam būtu jāēd. Es ļoti ceru, ka visas šīs idejas par ēdienu viņas nonulēsies, jā, un mēs īstenībā tam vispār netērēsim savu dzīves laiku, enerģiju, kas nozīmē nebūs arī jāslimo tik daudz, mēs būsim priecīgāki, jo man bija tāds teiciens, taukos ir prieks, taukos ir laime. Jā, šī grāmata citu cilvēkiem, kas varbūt nav medicīnā vai baidās, teiksim, no gabas grāmatas, viņa varbūt ir biezāka, varbūt medicīniskāka. Es ieteiktu sākt ar šo zaļo grāmatiņu. Viņa visplānākā, visvieglākā valodā uzrakstītā un ļoti skaidri parādā, kas ir kas. Un autori nenoliedz arī veģetārismu, kaut kādu periodisku nozīmi veselībā, bet tā kā šeit parāda plašāku kontekstu ne tikai cilvēka veselībā, bet arī planētas veselībā. Tā kā šis saliek pa plauktiņiem tāda varbūt visi domāšanu. Un tad, ja tas, kā lai saka, piemēram, te ir arī pastāstīts, kā tikt vaļā no salduma atkarības. Ja? Tādas praktiski ieteikumi arī. Un tad jau, sirds grāmata tiem, kas varbūt ir tā kā jau seniorāki vai kuriem ir šis ģimenē insultu, infarktu, asinsvadu problēma, asinsspiedienu tēma aktuāla. Un īpaši bērnu vecākiem, kuriem būtu mentālās veselības atbalsts nepieciešams, tā kā, tur tā gabas grāmata bez tās nekādīgi. Tā kā, jā. Un, maza piebilde no manis. Vēl viena cilvēku kopiena, kura īstenībā jau sāk un kādu laiku būtu ļoti svarīgi šis, ir ezotēriskā pasaule, jo kuņģa skābe un žults veselībā mums ir enerģētiskā imunitāte, enerģētiskais jauda. Mēs vienmēr tā, ka mēs sakam vielmaiņa, mēs sakam enerģētika, tas ir viens un tas pats. Un tie, kas varbūt ir izpeldējušies kaut kādos šizotēriskos, ezotēriskos eņģeļu pasaulēs, sakārtojot vēderu, tur viss ļoti forši novienādojās. Ja? Principā cilvēks atgriežas veselumā. Ja? Forši izceļojāmies par smalkajām enerģijām, bet tā, ka ķermenis sāk strādāt dabas režīmos, principā tad noteikti savienojums, ko visi meklē. Ja? Tāpēc Man nesen atnāca tāda atskārsme, ka manā sajūtā, manā sapratnē varbūt augstākais garīgums nozīmē, ka es akceptēju, pieņemu savu ķermeni un savu fizioloģiju. Jo aizejot garīgajos meklējumos, noliedzot sava ķermeņa fizioloģiju, es būtībā, es attālinos no sevis. Varbūt tas ir mērķis būt tur augšā vieglumā un iziet no ķermeņa, es nezinu. Bet es nevaru būt garīgs, ja es noliedzu to, kā strādā mans ķermenis. Un mans ķermenis strādā kontaktā ar dabu.
Tātad atzīt savu ķermeni, kā viņš funkcionē, kas viņam nepieciešams, būt saiknē ar dabu, tas, man liekas, ir tāds augstākais garīgums īstenībā. Un kā tu teici, es arī gapsiešu grupās uzsveru, ka Latvija mums ir īsta dievzeme, lai ko katrs ar to saprastu. Bija Islandes filmas ar šādu nosaukumu Dievzeme, ļoti tā kā smaga filma. Starptautiskā kinofestivāla ietvaros pagājušajā gadā uzvarēja galveno balvu un nesen gāja televīzijā. Es teiktu, ka Latvija ir mūsu dievzeme. Mums ir resursi pieejami telefona klikšķi attālumā, mums ir WhatsApp grupas slēgtās, tiešās tirdzniecības pulciņi, mums ir zemnieki, mums ir tirdziņi, mums tiešām ir resursi. Tāpēc mums galvenais jāsāk pašiem kustēties, darīt, to loģistiku izveidot, lai man ir tie kauliņi mājās un tā aknu pastēt, un mēs arī paši daudz ko varam iemācīties un atcerēties, ko mēs kādreiz zinām, ko mūsu senči darīja. Tā kā nedrīkstam Dievu mežā dzīt Latvijā, mums tiešām mēs esam salīdzinoši tuvu dabai vēl šeit. Ja? Es arī redzu dabu kā tādas, tās pirmās durvis, vai pēdējās vai pirmās, bet tās ir atslēgas durvis un starp citu par garīgumu, ja? Tas īstenībā ir stāsts par ceļu, kurā cilvēkā pamostās gars. Ja? Tas saucās garā pamodies, garā spēcīgs, garā sīksts, garā stabils cilvēks, un tas saistās ar aknu. Akna, kā apziņas nesējs, ir tas, kurš gaida, kad kuņģa maisījums ienāks 12 pirkstu zārnā, tad ienāk žuls, tur notiek īstenībā apaugļošanās, tur notiek šis enerģētiskā saplūsme, un šūnā aktivizējās tur tādi interesanti procesi, tā kā tas viss ir no smalkās puses ar tavējo, viņš viss smuki sajiet kopā. Un jā, tāpēc bija jautājums viens, kad beigties tas jautājums par ēdienu vispār, redziet, ja beigsies jautājums par ēdienu, beigsies jautājums arī par slimošanu, beigsies jautājums par veikaliem, par kārtēm, par ļoti daudz ko. Tāpēc jautājums, kam šis jautājums joprojām ir aktuāls viņu uzturēt. Jā, es tāds provokators nedaudz. Jā, tad mēs būs atbildes, jo šis ēdiena jautājums arī, ko Silvija kustina, es zinu, ka tu esi saņēmusi visādus šāvienus un metienus un šķēpus, jā, kas nozīmē, ja cilvēki pārētu dabiskajā uzturā, lielākā daļa īstenībā arī saucot par emocionālā menedžmenta biznesiem, kas menedžē emocijas, sajūtas, katru nedēļu iet uz terapijām, tas arī beigtos. Jā, ļoti daudz nišas vienkārši izslēgtos, jā, kas īstenībā viss ir tik vienkārši. Tā, paldies tev! Ja cilvēkiem interesē praktiski iespēja mācīties GAPS uzturu, lūk, ir iespēja pievienoties šonedēļ jaunajai Intro GAPS grupai, numur 12, mēs sākam 1. novembrī, saitīti var atrast manā mājaslapā, saitīti uz kursa aprakstu, arī Instagramā, joprojām var pieteikties uz webināru, kas notika vakar, un es atsūtīšu ierakstu, tur es izstāstu par GAPS principiem un izstāstu, ko mēs darām Intro GAPS izaicinājumā. Tā kā mēs startējam drīz ar pirmo buļļona katlu, mēneša garumā tātad šo te grūtāko GAPS uztura veidu mācīsimies izdzīvot, caurdzīvot. Un starp citu, Artur, tu nāksi mums kā līdz šim neizziņotais bonus lektors grupā, un mēs nolēmām, Baiba Bieļa arī bija paredzēta plānā, bet tā kā Baibai Bieļai tagad mums ir kopējs kurs Telegramā ar Baibu, saucās gaismas kurs, tad mēs cilvēkus virzīsim uz turieni, mācīties vairāk, jo tur būs vairāk informācijas nekā vienā Zoomā var iedot, un savukārt un tā vietā atbrīvosies viena Zoom vakars sarunai ar tevi. Un tā ekspertīze ir arī, ka tu māci cilvēkiem, kā palīdzēt pašiem sev uzlabot to gramošanas jaudu. Un, jā, tā kā tas būs ļoti interesanti, un cilvēkiem, jā, šis bonus arī varbūt būt labs arguments nākt pievienoties grupai. Un vēl viens bonus būs šai grupai, īpašais bonus, mums gatavojam ar manu asistentu Noru. Mums ir ideja apkopot visu iepriekšējo 12 Intro GAPS grupu, cilvēku ēdienu, tā kā grupā ziņoto ēdienu bildes, receptes, ēdienu idejas, sadalītas pa posmiem, 1. līdz 6. posms, tā kā mēs veidojam jaunu e-grāmatiņu, kurā tas ar laiku būs pieejams visiem, un šī grupa, 12. grupa, būs pirmie, kas notestēs šāda materiāla vērtību, vai tas ir vajadzīgs cilvēkiem, tā kā viņam tiks uzdāvināta šāda ļoti apjomīga Intro GAPS recepšu ideju grāmata bonusā. Tā kā nāciet kopā darboties un lai paliekam izprāstami. Jā, tā kā, jā, noteikti iesaku piesakot Silvijai.
būs īsti, būs patiesi, būs sirsnīgi, būs atklāti, būs pa īstam. Tas, kas šobrīd ir ārkārtīgi vajadzīgs ir. Jā, un jā, tev rūp, un tam, kam rūp, to var just cauri. Jā, un vispārējais sekos, tāpēc man tev novēlējums arī ir netērēt savu laiku, enerģiju, uzmanību, brūcinot nost mājas, kurām pašām būs ar laiku jānobrūk, bet uzbūvēt jau gatavu savu māju, kurai būs vieta būt. Paldies, paldies. Jā, tiešām es katrās apmācībās dodu labāko no sevis, varbūt pa daudz. Zumi mums ir 2, dažreiz 3 stundu garumā. Es atbildu cilvēku jautājumiem, tā kā dodu labāko, ko es šobrīd saprotu. Nežēloju savu laiku, savu enerģiju, dažreiz palieku bez balta tā rezultātā, bet jā, tā kā man gribās iedot cilvēkiem skaidrojumu, virzienu parādīt, samotivēt, un tad jau pārējais ir cilvēku pašu atbildībā tā darīšana, jau ir cilvēku pusē. Ne? Super. Paldies tev. Paldies, Artur, par šo iespēju arī šeit padalīties, un ir prieks, ka Latvijā tu esi ar savu darbu cilvēkiem pieejams, mācot gan online, gan praktiski tavā kabinetā, ka tu palīdz daudziem cilvēkiem sfinkterīšu savest kārtībā, gremošanu, vēdera pušanos un daudz ko citu veselībā. Tā kā, lai vērtīgumā. Lai vērtīgumā. Labi, sveiciens visiem, paldies. Atā, paldies, klausīšanos un aicinājumu uz sarunu. Atā.